Tātad sveiki visiem atkal. Sākam filmēt jaunu sēriju. Ir sācies marts, pavasars, darbi lēnām apstājās. Mašīnām darbi vismaz, bet mazajām mašīnām, kur vieglos vedājam. Bet ceram un gaidam, traktora tehnika sāks darbus. Tikmēr atkal atrodamies servisā, taisam mašīnas. Protams, ka mūsu sadarbības partneris autoservis Traverts, Līdzuma ielā 1. Un kaut ko bišķiņ te privāto mašīnu taisam. Viena pa duška bija beigta, šorīt atvedām, viņam ir pa duška ārā. Un samainīsim, tas ir viens mums jau uz pacēlāja. Vakarā muši jau mums gatavs laida pneima zemē. Un tad apskatēji taisam algēmu. Bijām apskatēji, kaut ko pa bremzītēm ierakstīja. Sliņķim tieši jāsataisa ir rokas bremze. Arī darba bremze bija vienam ritenim un tā izies cauri. Kaut kas tajā gaismiņā vēl bija. Gaismas paskatīsies un tad jau varēsim braukt uz apskati. Vēl ir jāiebūvē kompresors. Džeki tikko no pusdienām paēduši, pilniem vēderiem ķersies pie darba. Reiko Artūram Kārsti ieteicām servisu Traverts. Atvedām piekdienu piekabīt, šodien pirmdienu piekam gatavu jau ar jaunām riepām, jaunām bremzēm. Viņšai vadi sataisīti, pārlikti, salasīti un bremzes dīsteli tur uzrestaurēta ir, tā kā rocenīte, viss savests kārtībā. Var jau braukt pakaļ un maukt darbos, tā kā servis Traverts. Atkal rekomendēju, iesaku ļoti ātri, kvalitatīvi strādā šeit, ļoti labi. Daudz pacēlāji, daudz bedres, daudz mehāniķi dara savu darbu ātri, labi, kvalitatīvi. Nu tā, sniegs Rīgā beidzot pazudis. Sācies pavasars, saulīt jau riet lēnām. Ir darbdienas pēcpusdiena, pulkstens mums ir, cik te ir, 5:20. Bet mēs vēl kraujamies un braucam strādāt. Vēl pāris pēdējās piegādītes, pēdējie darbi. Sakraujam, paši kraujam, paši ķēdējam, paši vedam, paši nokraujam. Visu darām paši. Pilnu klapu pilsētas evakuātors. Šis maziņais, bet apakaļ jau varam atvest lielāku. Tā kā tā, darbi sāks notikt, mašīnas strādā, laukums ar mums beidzot ir tukšāks no smagajiem, viss lielie darbos. Mazais stāv, nekas, arī maziem viss parādīsies darbi un mauksim. Sveiki visiem, sen neredzēti, nedzirdēti. Pie mums Latvijā, Rīgā ir iestājies pavasaris. Sniegs ir nokusis, šodien ir 18. marts, 10 no rīta. Ko mēs darām? Mēs esam atbraukuši pie Le-Design, pie Laumas, pakaļ pasūtījumam. Gatavojamies sezonai, esam šoferiem apdrukājuši jaunas vestītes. Uzlīmes mums Lauma taisa, kēponiņus, sietiņu cepurus vasaras sezonai, jā. Šoferiem, varbūt arī kādam balviņā, kādā parastie tēkrekli ar apdruku priekšā aizmugurē. Polo krekli, lai izskatāmies zolīdāki, jā. Un hūdī, un tas vēl nav viss. Daļa pasūtījuma vēl nav gatavs, bet gaidām un iesakam Laumu, Le-Design. Tā kā tā. Tātad uzņēmumu Le-Design Laumu var atrast Sergeja Eizenšteina ielā 29. 4. stāvā vai pa telefonu numuru 288 98 127. Veids apdruku, gatavo uzlīmes, mums jau ir vairāk gadu sadarbība un ļoti novērtēja. Tā kā paldies Laumai. Un tā, esam bāzītē. Ziemā stāvēja mums lielie evakuātori šeit.
Kā jau teicu, nāks pavasars, vasaras, siltāks laiks, lielie aizies darbos, kur tur var redzēt viens mūsu jau šoferis Jānis kraujās. Mazajiem pašlaik mazāk darba, bet nu kaut kas brauc tāpat, viens stāv. Bet sākās traktoru sezona beidzot. Vedējam traktorus, ekskavātorus, bobkatus, pacēlājus, visā celtniecība tehnika, pa lielām visu tehniku, kas brauc, rūc, iet un ko var uzkraut, nokraut, tā kā droši sazināties ar mums pilsētas evakuators. Jā, laukumā beidzot ir vietas, visi ir darbos un viss notiek. Jābrauc, kaut kas būs vēl pafilmēt, gan jau. Laižam tālāk. Labrīt! Kamera bija laikam kaut kur pazaudējis. Bijām atkal darbos un cītīgi. Nebija neko filmējis. Tātad, kas jauns, neuzfilmēju šito. Mums ir tehniskā palīdzības mašīnīt, kur mēs nedaudz aplīmējām. Nevis mēs, bet es. Viens pats pa lielam. Salīmējām kaut kādas drusciņi savādāks uzlīmītas uztaisījām. Šis būs tāds Sport Edition. Kaut kādiem varbūt gonku mašīnām salīmēsim. Sacīkšu mums ir džeki, kas piedalās sacīkstēs, kas gribēs tiem salīmēsim. Varbūt kādu arī atbalstīsim. Kaut ko jau mēs atbalstam folkreisā. Un piedāvāsim šādas uzlīmītas tagad. Nevis tos parastos vecos logo. Nu, tie paliks uz evakuatoriem, bet šis būs tāds modernais, jaunāks nedaudz. Nekā jau īpaši, bet viss saprotams. Šodien lielā piekdiena. Nu, ir svētki it kā, bet jābrauc arī mazliet pastrādāt. Jāizbrauc, viens ekskavators jāatved. Un jāsalīmē skānī. Mums skānī vēl arī nav nolīmēta. Un vajadzētu arī kaut kāds uzlīmīts salīmēt. Mums darba apģērbā ir Latvijas karodziņa, tāpēc arī uz mašīnām būs Latvijas karodziņa, tāda maziņa. Mēs taču esam latvieši, pareizi. No tā, labi, laižam pakaļ eksītim mazajam, atvedīsim ar Gemu 2 tonu eksīti. Un tad bāzē salīmēsim skānī, varbūt kaut ko sanāks pafilmēt. Čau! Nezinu, kur tā vasara, bet šodien ir 4. aprīlis, bet viss pat tāds apsāls. Zāle nosarmojas. Sarma? Sals? Nezinu. Bet jā, loga aizsaluši mašīnām. No augsts ir nulīgi. Viena rīt vispār bija -6. Brīvdienās arī pa lieldienām soli slāpju sniegu. Tā tāds mums laiciņš. Tā gribās siltu laiku, vasaru, pavasaru. Bet būs, sagaidīsim. Tā mums taisni jau rāmīt, ne? Labies vēl vorkopā. Visiem evakuatoriem, neko arī privātājiem mašīnām, baigi patīk. Smuks. Zeltīts uzrakstīņš. BL Workshops. Sadarbība mums tur ir. Strādājam. Nodārā rāda. -2,5 grādi. Man telefonā rādīja 0, bet ārā rāda -2,5. Bet labi, ka nav sniegs vēl brīvdienās solas labi sniegu. Braucam pakaļ eksītim. Atvedīsim uz bāzi un dienas laikā plāns salīmēt skānieri, kur ir uzlīmes. Skočiņš kā nostiprināt, attaukot, magnētiņi kā pielikt. Kāds lupatiņs, viss mums ir līdz. Laidīsim uz pilsētu. Agal BL Workshops. Smaržiņas viņiem arī ir forši. Tā kā tā. Laižam. Ko mēs varam pastāstīt? Ir rīts, lielā piekdiena. To jau teicu. Kas mums jauns darbiņā notiek? Darbiņā viss notiek. Esam atrisinājuši ļoti daudz problēmas ar mašīnām. Visas mašīnas ir beidzot, es teiktu, sataisītas. Viss ir gatavs darbiem. Mazajā nomainīts tas tilts no donora, no
kura mēs motoru izcēlām ārā, tam vēl pagaļējies retrators tilts viss derēja. Mazajām krafterītim to salabojām, tad vairākām mašīnām tehniskās apskates izgājām. Jā, mums vēl vienai atlikusi slimības lapa, bet novērsti tur 2 divnieki vai 1 vai 2 divnieki novērsti Atego versitīm, jā, platformai. Tas mums jāiedzen pēc svētkiem apskatē, un tad mums apskates maratons ir beidzies, kurš mums sākās apmēram rudenī, augustā, septembrī, jā. Atkal viss sāksies no gala, vasar varēsim mierīgi nobraukt. Vienkārši tās mašīnas ir tik daudz, es ticu, kad ir uzņēmumi, kuriem tās tehniskās apskates ir autoparkā, nemitīgi visu cauru gadu, bet tas nav viegli, visu laiku viņas, ja viņas brauc, viņas visu laiku ir jāremontē, vai viņas jaunas vai vecas, tāpatās tur nodils bremzes, dilstošās daļas un viss kaut kas notiek tik un tā. Mašīna nav jātais tiešām, ja viņa stāv. Bet ja viņa gadu ir braukusi, tad pēc tehniskās apskates vai pirms, ir jāsagatavo tomēr viņa visas lampiņas un visas pārējās lietas. Tāpēc tas maratons ir diezgan traks, ka tev ir vairākas mašīnas, kad tu aizdzen vienu, dabū slimības lapu, dzen viņā kaut uz servis taisa, tad dzen vēlreiz, tur ar pirmo, es pat nezinu, man ir kāda mašīna ar pirmo izgājusi apskatu, varbūt ir, jā, es jau pat tur. Man tā pagaidu tehniskā apskata, tā slimības lapa, tur es par to nepārdzīvoju. Es zinu, ka tur sarakstīs to, ko obligāti vajag novērst. Un tas ir tikai normāli. To, ko zinu, redzam, jūtam, dzirdam, to, protams, mēs sataisam pirms apskates. Tāpēc mēs nebraucam tā, ka gadu nobraucam un uz dullo uz apskati. Es vienmēr pirms pirmās apskates vēl aizdenu mašīnu uz servisu. Izejam cauri visām lampiņām, visam, ko zinām, ko redzam, ko mehāniķis redz, ko šoferi dzird, ir teikuši, visu to, ko redzam, salabojam, bet visu nevar pamanīt. Tomēr servisos nav varbūt tie kratītāji un arī katram domas par tām buksītēm tur atšķirās, kas ir jāmaina, kas nav jāmaina. Visu, ko zinām, nomainām, tad braucam uz tehnisko apskatu, tāpēc var redzēt, ka man tā mašīnām nav tur 10 divnieki, 12, 20 vai kā varbūt citiem, bet ir jā, pāris lietiņas, citam 1, 2, 3 divnieki tur vai kaut kāda bremzīt tur nepietiekam bremzē vai kāda lampiņa nedeg vai kāda buksīte. Es teiktu, ka defekti nav lieli, tos pēc tam aizdarām atkal novēršam un braucam pa jaunam uz tehnisko apskatu. Un valā, viņi atkal ir uz gadu atkal braucam, bet kamēr pagaidām 7 evakuatori, kamēr tiem 7 evakuatoriem man rudenī kā sākās tās tehniskās apskates, tad līdz pavasarim, es jums saku, septembrī sākās, augustā, man liekas, augustā gauja, tad ir septembrī dīčējam, mums katrai mašīnai tur numurzīmes tā GO, TJ, un mēs viņas tā saucam. Jā, kā augustā kā sākās, tad tagad ir aprīlis, un tagad aprīlī būs beidzot visām iziets cauri. Tā būs tāda pāri mēnešu miers vasarā, bet tas nenozīmē, ka servisi nebūs, būs tāpatās kaut kas juks un bruks un remontēsim, bet drusciņ mazāk. Nav tā, ka tur pirms apskates jādzen, pēc apskates jādzen, tad vēl uz apskati. 2 reiz uz servisu sanāk katru mašīnu aizdīt, un 2 reiz uz apskati sanāk katru mašīnu aizdīt. Un tās tāpatās ir diezgan daudz kustības un darbības laiks, nauda, viss pārējais. Ja? Tāpēc tagad sezonu varēsim normāli nostrādāt, un tad jau rudens atkal paliek vienīgāks, atkal taisam mašīnas un taisam ejam apskates un viss tādas lietas. Tagad tāds tas transports, tāds darbiņš. Viss jādara, viss jārisina, bet prieks par izdarīto un ceram uz labu sezonu. Gaidām sadarbības piedāvājums, kaut kādas vadājam, sākot no pašām mazākām kraviņām, kilogramu kaut vai kastīti, līdz pat 15 tonnām traktoru tehniku vai jebkādu kravu, ko var uzkraut un nokraut. Pašlaik mums nav manipulātori, bet varam piesaistīt arī visāds manipulators un tādas. Varbūt varat ierakstīt komentārā, vajag mums manipulātori vai nevajag. Nevar izdomāt, drīz jau atkal paies sezonu, būs jādomā, uz kuru būs iet uz priekšu atkal, vai manipulātori, vai traileri jāpērk, vai kaut kāda izaugsme jāveido un kaut
būs kaut kas atkal būs autoparks jāpaplašina, ja sanāks normāla sezona. Redzēs, kas te būs pēc šīm degvielas cenām, vai būs tie darbi vairāk, mazāk, vai kas būs ar peļņu, jo kā mums degvielai ir tiešām 50 centi litrā, nu tas ir diezgan, ja brauc 7 mašīnas un nobrauc vairāk kā 5 tonnas dīzeļa degviela mēnesī, tad tā summa ir ievērojama. Gan jau arī cenas transportā mainīsies un redzēs, ko tie klienti teiks, vai viņi sapratīs to visu. It kā jau būtu jāsaprot tāds loģisks pamatojums no degvielas cena. Ja viņi nokritīsies pa 5-10 centiem, diez vai viņi vairs nokritīsies pa 50-60, tik cik pacēlās. Skatāmies līdzi, kas notiek pasaulē, kas notiek ar tām cenām tirgu un tāds veids. Īpaši neinteresējos, kas notiek pasaulē, televīzor maz skatos, bet apkārt jau dzirdu, klausos un kaut kāda saprašana ir, kāpēc tā degviela paliek tik dārga. Mēs tur neko nevaram izdarīt. Tik censties strādāt labāk, sniegt labāko servisu, tā kā pilsētas evakuators. Priecīgs Lieldienas visiem! Nu tā, nenofilmēju, bet šis bija jautri. Ekskavatoriņš tieši uz 2 masītēm, uz 4 riepām uzkrauts viss svariņš. 2,5 tonnas, mašīnai oficiālā kraunastība ir 3 tonnas pēc tehniskās. Tā kā nekāda pārsvaru te nav, uzkraut var, viss legāli oficiāli, nosiets nostiprināts. Bet jautri bija tas, kad pirmo reizi, kad darīja kaut ko tādu, kad brauc pāri tranšēji, kas bija izrakta tā, varēja viņš tur iekrist. Ar kausu vienā pusē nācās atspiesties pāri pēc tam otrā pusē, lai dabūtu pāri. Pilnīgi filmēt negribējās, bija tāda trikī sajūtiņas, bet es to izdarīju. Un atkal prieks un gandarījums par izdarīto esam uzkrāvušies un vedam mājās. Nu tā, esam bāzītē, stāv mūsu baltie gulbīši. Visi 3 baltie, ne? Laikam vairāk mums baltu evakuatoru nav. Paši braucam ar baltām mašīnām, evakuatoru balti. Tātad šodienas plāns ir kaut kāds uzlīmes uzlīmēt Skānijai. Bijām viņu nomazgāt, tā lai viss tīrs, atalkosim. Un salīmēsim, lai esam atpazīstami savādāk. Braukā tāda balta Skānija un nezinu, kas tas tāds ir, kas brauc. Te jau viss ir skaidrs, uzlīmēs pilsētas evakuators un tie esam mēs. Labi, sākam darbu. Nedaudz process. Būs tāds karodziņš, uzrakstīņš, kaut kas top. Nu tā, kaut kas briest, te mums nesanāca pagaidām. Izmēri nesakrīt īsti, bet šī ten aizmuguri jau salīmējām. Esam otru sānu un priekšu salīmēt vēl. Ejam tālāk. Šitais ir pilsētas evakuators.lv. Tā, gandrīz esam pabeiguši. Visu, ko varējām, salīmējām. Te mums pietrūka, jo nebija īstais izmērs. Šodien lielā piekdiena brīvdiena. Bet ar LED dizainu sarunājām Laumu, ka viņi mums tūlīt uztaisīs uzlīmes. Pusstundiņu un rakstīja, ka uzlīmes ir gatavs un braucam pakaļ. Braucam pakaļ un pabeigsim darbu. Kaut kā tā izskatās pašlaik, bet būs vēl. Nu ko, darbiņš pabeigts. Mašīnīte aplīmēta. Varat iekomentēt, kā mums sanāca. Tāds mūsu logo pilsētas siluetiņš ar uzrakstu pilsētas evakuators un, protams, Latvijas karodziņš. Katrai mašīnai būs un uz darba apģērba mums ir arī tāds karodziņš. Tad aizmugure. Tur ir www.pilsētasevakuators.lv. Labi, nav www, bet mājaslapa un telefona numurs. Šeit siluetiņš. Priekšā pilsētas evakuators un telefona numurs. Šeit siluetiņš.
Un tā, nu, nekas daudz, ļoti minimāli un vienkārši, bet pilnīgi savādāk izskatās mašīna. Kaut kā tā, priecīgs lieldienas. Pilsētas evakuators esam atbraukuši. Meklē Roberta mašīnu. Kaut kur nekurienes vidū, kur ir daudz sporta tačkas. Ridīgs darbnīcas. BMW. Visādas rallija tačkas. BMW un Subaru pārsvarā, jā. Tā kā šitais ir atbraucis uz īsto vietu. Un gan jau tiks veikt kaut kādu uzlabojumu. Esam atbraukuši uz servisu, atvedām detaļas. Esam autoservisā Traverts. Mūsu mazulītei laikam pacēlās galvas blīve, kaut kur izpūtās. Galva ir noraut nost. Paņēmām no donora galvu, pārbaudīsim, kuru labāk un vienu no labāko restaurēsim. Tagad atved otru no donora vēl. Un tā te izskatās diezgan traks karalaugs, bet būs visi jauni filtri, jaunas krāsvietas, jaunas blīves un atrestaurēs galvu, vārsts ceļš, nomainīs svārstus un atspērs, visu tur samainīs. Un tad jau liks kopā un lidosim atkal augstu. Lidosim tālāk, jā. Tā kā tagad bišķiņ pauzīt, iepauzējās, jo jāsagaid, ka galvu atrestaurēs, salabos. Un tad jau tur, domāju, diena un atkal sakrāmēs viņu. Oi, kā man šie servisi drusciņi nomoka, apnīk. Bet tāds tas transports un neko tur nevar darīt, un ar to ir jāsadzīvo forši, kad man tai servisā tāda laba sadarbība vēl ir, un kad var te visu uzgaidīt, ka man galvas atājas, un kad vispār čekā apņemās tādas lielas lietas darīt, tā kā ne visi grib, visi servisos grib tikai mainīt bremzītes un klucīšus un eļļiņus un visu. Tā kā forši, kad kaut kur arī taisa motors tā nopietni, kārtīgi un tā kā tā, pilsētas evakuators. Esam uz apvaceļa, te Plakanciem krustojumā. Jāsagaida mums Kaspars, jānodod pāris lietas. Kaspars atbrauks ar Skāniju, satiksimies un varēs braukt tālāk darbos. Ir piekdiena, 6 vakarā jau. Saulīt ar rietlēnām. Satiksme te ir nenormāli tai krustojumā. Man te katru dienu jābrauc ir pāri. No rīta ārā grūti izbraukt mājās, atbraukt vakarā un sastrēgumi baigies šeit ir. Tagad vēl tā mierīgi, bet citreiz ir abas joslas pilnas pilnībā. Tā kā tā, saulains foršs vakars. Laiks pastrādāt. Un arī jāizbrauc, man piekad jāatbrauc. Kas tad tur mums brauc? Kaut kas paslēpies tai kravā. Interesanti gan, kas tur iekšā, ne? Paskaties, redzam arī tādas slepenas lietas, ne? Šito nedrīkst neviens redzēt, kas tur ir. Pārāk dārgs vienkārši. Ja. Skānija bomba, pakaļ tiltiņš griežās. Pakaļ tiltiņš griežās, manevrēt spējīgs ļoti. Griežās diezgan labi. Nebūtu tas nolicies, tad jau apgrieztos. Pīkst, pat uz aizmuguru braucot, kā aplīmējām vēl forši. Tā kā tagad ir pa skaisto, vismaz atpazīstami. Pilsētas evakuators. Močiem tikai. Nu ko, labrīt no rīta. Ir pirmdienas rīts. Malcam atkal strādāt kaut kādi. Cik mums ir 7 no rīta. Ārā 0 grādi. 13. aprīlis. Tātad šoferis šodien atkal nav darbā. Ziniet, kā ar viņiem ir tur. Tad viņš ir, tad nav. Tad man ar vienu mašīnu jābrauc, tad ar otru. Baigi nešķiroju, braucu visām pēc kārtas. Eiku mūsu maņka. Nostāvam 5 minūtes.
Un braucam kraut ekskavātoru. Uzkrausim eksīti. Un brauksim kaut ko pašatēt, ne? Kaut ko pavadāsim šodien. Kaut kā tā, pilsētas evakuators, auto un kravu pārvadājumu. Nu, pārskaties, 7:30. Iebraucam teritorijā. Viens mūsējais jau sakrāvies. Konkurenti kraujās. Mēs esam ar vienu. Šī ir otrā mūsu mašīna. Un te jau tepat trešā mūsējā kraujās. Tā kā visi esam ieradušies. Aiziet pirmdienā. Yeah. Oh yeah. Dick. Oh yeah, yeah, yeah. Rīts vai nakts nav starpības. Tu paliec ceļmalā, mums tā ir darba diena tiks. Numurs telefonā, tas ir kā drošības pilvens. Piespied zvanu un pēc brīža redzi mūsu zilās ugunis. Mēs atbraucam ātri, nevis kādreiz vēlāk. Marš uz galā, veizā kartē mēs jau klāt. Cenas draudzīgs, nav šoks, tikai glābšana bez stresa. Pilsētas evakuators 24/7 gatavs skriet. Ja tavs auto atsakās, mēs to palīdzam vest. No riepas līdz degvielai, no atslēgām līdz startam viss. Zvani mums un mēs tev atnesam mieru atpakaļ pilsētā brīvs. Pilsētas evakuators atklāt, ka tev to vajag, nekādu lieku vārdu. Tikai darbs, ko mēs darām, ja tu iesprūsti uz ceļa. Zini, kurš ir tavs tilts, pilsētas evakuators. Tavs ceļš atpakaļ uz Rīgu. Acis mirst, mēs to atdzīvinām. Kabeļi somā, mēs tur smaida, to mēs zinām. Pieliekam plus pie plusa, mīnus pie mīnus. Tu atkal dodies tālāk, kamēr citi paliek rindās. Riepa plīsa, mums tas ir kā kafijas pārtraukums. Domkrats atslēgā rezerves rats, viss kā kompleks, nav sārkavs. Mēs nomainām uz vietas, nevis stundu meklējam. Tu paskaties pulkstenī, nopietni jau braucam. Degviela beidzās, mēs atvedam kantu, smaid neveikt, bet mēs to redzam katru gadu. Nav kauns tā gadās, bet tev ir mūsu atbalsts. Mēs piegādājam litrus un tu turpini maršu, tas ir fakts. Yeah. Pilsētas evakuators 24/7 gatavs skriet. Ja tavs auto atsakās, mēs to palīdzam vest. No riepas līdz degvielai, no atslēgām līdz startam viss. Zvani mums un mēs tev atnesam mieru atpakaļ pilsētā brīvs. Pilsētas evakuators ar te tev to vajag, nekādu lieku vārdu. Tikai darbs, ko mēs darām, ja tu iesprūst uz ceļa. Zini, kurš ir tavs stils, pilsētas evakuators. Nu ko, kā jau parasti, visi darbi man atkal notiek gatavošanās brīvdienā, šodien svētdiena. Es pat nezinu, kas par datumu. Šodien ir 26. aprīlis pēcpusdiena. Mēģinu visu mašīnas atkal savadāt uz bāzi no servisa, kuras ir sataisīts, lai pirmdienā visi varam aizbraukt atkal darbos. Te kaut kāda neiespējamā misija notiks tagad, iespējamā vai neiespējamā. Paskatīsimies. Jūs saprotat, kas te būs tagad? Maziņš. Nu, drusciņ lielāks jau. Un vēl lielāks. Un es esmu viens pats šeit. Man šitās visas mašīnas vajag uz vienu vietu dabūt. Bet tā kā tie ir evakuatori, man jau liekas, ka es viens arī ar to tikšu galā. Uz šīs uzkrausim algēmu, bet vispirms uz algēmas uzkrausim dacīti. Hops, visi vienotram virsū. Un brauksim. Davai parādīšu, kā tas izskatās. Šeit jau viss pa skaisto. Nospied podziņam. Viss te pats pārvēršās. Šitā. Te ir podziņas. Ko ir nav. Labi, šitais manuāli te darbojās.
kā tā tas notiek, tikai manuāli. Mums atkal ir ziema ārā, šodien sniegs stinga aprīlī. Tāds laiks, ziemas cepur galvā, vējš pūš, skraujamies. Dzeram tācīt uz Algēmu. Augšā esam, tagad piestiprināsim. Un otrreizē esam uzlikt otrā pusē, kā jau es saku, ir dažādi veidi šoferi. Tie, kas nomet stropes vienkārši satiņu nomet kaut kur, arī mašīna tāda paliek bardakā, arī papīra un musari jāvācais citiem. Bet ir tādi, kas smāk smuki, visu satīt, nolikt, aiz sevim izvākt, visu, nu, mēs katrs esam dažādi un jāpielāgojās. Protams, man kaitina iekāp mašīnā, es viņās visās kāpju un braucu. Un, nu, ir dusmas, kad atstāja savus muserus, man jāvācais citiem musari. Man jākārto mašīnas stropes, tāpatās tad sapiņķerējušās, jāpina vaļā. Nu, būtu smuki, viss sastājas satīnas, nevienam nekāda pretenzija, bet, nu, nevar, visus izmācīt nevar, nu. Visi nevar būt labākie. Tā, viens mums ir augšā. Tagad mēģinām šito uzbraukt, tā kā, ne? Algēmu uz šis. Braucam augšā. Tātad šito mājās neatkārtojiet, tas nav droši, šitā nedariet. Man patīk paeksperimentēt, man tas nav obligāti jādara, varētu divreiz arī izbraukt, bet šitā tas ir interesantāk. Man nepatika, kad viss bija baigi uz aizmuguri, tad es visu sadzīnu uz priekšu, šito padzīnu līdz galam uz priekšu, arī dacīt atstrapēju vaļā un arī padzīnu uz priekšu, lai vairāk tas svars te ir uz tā pakaļ tilta, nevis uz pašu astes. Te jau bišķi asta pārkar, bet te jau nekāda svara nav tajā astē. Tā kā tā, tagad izskatāmies daudz labāk, laips bija te malā jāpiestropē. Varam braukt, tāds vējš ārā. Cerams, ka nenogāzīs mums nav kāda tilta. Ārā augsts, bet kad kārtīgi pastrādā, paliek ritīgi karstī. Ir silti, ir forši. Tas laicīši pagāja, ka var uzkrāvos, bet varam laist. Tā kā tā, pavasars ir iesācies, ir darbīgs. Gaidām vasaru, gaidām siltāku laiku. Šodien vēl bija sniegs aprīļa beigās.
Gaidām siltāku laiku un turpinam bliest. Ir jauni mērķi, jauni plāni, ko atkal taisamies darīt. Un vasaras gaitā jau ko atkal jums parādīsim. Uz ko ejam, pēc kā tiecamies, ko esam sasnieguši un turpinājums sekos gan jau pa druskai, bet kaut ko iefilmēsim vēl. Čau! Tātad video noslēgumā parādīsim kaut kādus trikus, ne? Šitā nedariet nekad. Bet kā jums patīk? Kā jums patīk turnīts? 4 vienā? Nu, pārvākties varam ātri. No vienas vietas uz citu, ne? Kaut kā tā, man patīk, kā izskatās. Nu, tik augstu esam izauguši. Nu, ir vēl kur kāpt. Var uz leju pakāpt, var uz augšu gan jau. Visādi kāpumu var uztaisīt, vai ne? Bet šis labs. Ātri varam pārvākties. Yeah! Yeah. Oh yeah. Tik. Oh yeah, yeah, yeah. Rīts vai nakts nav starpības. Tu paliec ceļmalā, mums tā ir darba diena tiks. Numurs telefonā, tas ir kā drošības pilvens. Piespied zvanu un pēc brīža redzi mūsu zilās ugunis. Mēs atbraucam ātri, nevis kādreiz vēlāk. Marš uz galā, veizā, kartē mēs jau klāt. Cenas draudzīgs, nav šoks, tikai glābšana bez stresa. Pilsētas evakuators 24/7 gatavs skriet. Ja tavs auto atsakās, mēs to palīdzam vest. No riepas līdz degvielai, no atslēgām līdz startam viss. Zvani mums un mēs tev atnesam mieru atpakaļ pilsētā brīvs. Pilsētas evakuators ātri klāt, ka tev to vajag, nekādu lieku vārdu. Tikai darbs, ko mēs darām, ja tu iesprūsti uz ceļa. Zini, kurš ir tavs tilts, pilsētas evakuators. Tavs ceļš atpakaļ uz Rīgu. Acis mirst, mēs to atdzīvinām. Kabeļi somā, meistars smaida, to mēs zinām. Pieliekam plus pie plusa, mīnus pie mīnus. Tu atkal dodies tālāk, kamēr citi paliek rindās. Riepa plīsa, mums tas ir kā kafijas pārtraukums. Domkrats atslēgā rezerves. Nu re, visas mašīnītes nokrautas, ir savās vietās. Un rīt, pirmdienā, varēs visi jauki startēt darbos. Un ir svētdienas vakars, un es arī braucu mājās atpūsties. Viss, čau! Peace, chill, juhu! Pilsētas evakuators.